Daudz viet nopērkamajās smalkmaizītēs sastāvā norādītas dažādas ēvielas, taču kādēļ mūsu vecmāmiņas cepot sklandraušus varēja bez tām iztikt? Nesen dodoties uz Jūrmalas pusi, Vija ar ģimeni nolēma iegriezties Skai veikala konditorijā, lai iegādātos, ko ēdam, taču piedzīvoja nepatīkamu pārsteigumu. Es biju dzirdējusi radio, televīzijā, ka sklandu rausi iekļauj kā kaut kādu aizsargātu recepti Eiropas sarakstos, tāpat kā mozzarella vai tur pica napolitāna. Es nepērku tādas bulciņas parasti, bet sklandu rausim, kurš tā kā dabisks un rudzu milti, es viņu nopirku un jāsaka, bija garšīgi. bet es paņēmu brilles un tomēr to sīkajā drukā sāku lasīt. Un tad jā, pirmais, ko var izlasīt, margarīns. Un margarīns jau savukārt, tad satur vēl visu iespējamo, kas vien var būt, ko es nekad nelietoju uzturā. Jā, teiksim, es nelietoju konservantus. Šeit tā tad ir kālijas sorbāts. Jā, mēs varam paskatīties, ka kālijas sorbāts rada alerģiskas reakcijas, astma, ādas kairinājums, uzvedības problēmas. Teiksim, bērniem nevar dot. 2013. gadā Eiropas komisijas sklandraus ir iekļāvusi garantēto tradicionālo īpatnību sarakstā, un tas nozīmē, ka sklandrauša recepte ir aizsargājama. Šim te produktam, kā garantētai tradicionālai īpatnībai, ir tātad raksturīga šī receptūra, tad noteikts sastāvdaļas, kuras tātad ir jāizmanto, lai tātad produktu varētu mēs vispār saukt par sklandrausi. Vēsturiskā recepte paredz, ka sklandrausi gatavo no rudzu miltiem, burkāniem, kartupeļiem un sviesta vai cūku taukiem. Veikalā nopērkamajā rausī atrodam arī sojas lecitīnu, taukskābju diglicerīdus un kālijas sorbātu. Kā noskaidrojām, visas nevēlamās piedevas sastāvā nonākušas tādēļ, ka sviesta vietā pievienots margarīns. Taču tas nesot pārkāpums, jo par šādu receptūru ir vienojušies sklandraušu cepēji. Konkrētā gadījumā mēs diskutējām arī ar tātad ražotāju grupu par šo jautājumu, vai tātad norāda attiecīgi šo sviestu vai margarīnu. Ja? Šeit, protams, kā viens no aspektiem, ko minēja ražotāji, tas bija lētākās izmaksas. Tātad sanāk, ka Latvijas ražotāji Eiropai pieteikuši sklandraušu recepti, kuras sastāvā var būt arī margarīns, un Eiropas komisija to akceptējusi. Vija par šādu nekaunību ir šokēta, jo nesaprot, kādēļ vēsturiskā recepte ir jāpadara ražotājiem izdevīgāk, nevis patērētājiem veselīgāk. Es gribētu pirkt tomēr īstus produktus, sevišķi, ja mums ir radīts tas priekšstats, ka tas būs īsts. Es vēl domāju tā, ja es pērku tādā, ekskluzīvā veikalā, tas ir uz Jūrmalas pusi braucot, tad tas viens sklandraus šeit maksā 50 centus. Cik izmaksātu tas sviests, tā piciņa, uz to vienu sklandrausu? 1, 2 centus? Nesamaksāt arī tos 52, ja to 51 centu. Veikals Skai pārstāvi kameras priekšā runāt nevēlējās, tomēr paskaidroja, ka konkrēto konditorijas produktu paši nemaz negatavo, bet gan saņem saldētu un vēlāk tikai uzcer. Uz cenu zīmēm produktu sastāvu redzēt nevar, tātad to iespējams uzzināt vai izlasot uz etiķetes, kuru saņemsiet, kad būsiet preci jau nopirktas, vai arī pirms pirkšanas, pajautājot par sastāvu pārdevējiem. To tiešām dar izdarīt, jo atklāties var zili brīnumi. Daudzās konditorijās lieto dažādus mīklas uzlabotājus, tādēļ, lai viņi uzglabātos ilgāk svaiga. Bet ja tās tomēr vienalga ir tikai 24 stundas, kad viņi viņas tirgo? Bet viņi ir mīkstāki. Izskatās, ka mūsdienās bez ēvielām iztikt vairs neprotam, un pat tradicionālās receptes ir ķīmiski modernizētas.